Jau 5. reizi Daugavpilī notika pilsētas čempionāts vasaras zvejā bērniem ar pludiņa makšķeri. Saskaņā ar organizatora Aleksandra Suško teikto, čempionātā piedalījās rekordliels jauno zvejnieku skaits – 26 bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Tāpat kā iepriekšējos gados, par čempionāta norises vietu tika izvēlēta Rugiļu katlavāns. Rugiļu katlavāns atšķiras ar to, ka šeit ir ērti uzraudzīt bērnus. Pirmkārt, tie nevar tālu aiziet prom, kas ir jauki, un mazo zivju ir ļoti daudz, jo mazā zivis nāk tuvu klāt krastam, tā aktīvi barojas. Šādos gadījumos ir svarīgi izvēlēties pareizo ēsmu. Kā pastāstīja Aleksandrs, viņš šajā gadījumā kā pieredzējis zvejnieks labprāt izmanto mīklu, bet daudzi liek uz āķa citu ēsmu, piemēram, kukurūzu. Un ja vēl pieaugušie bērni paši izlemj, ko ķert, tad mazajiem palīdz viņu tēti. 6-gadīgajam Kirilam tētis jau ne pirmo gadu cenšas piesaistīt mīlestību priekš šāda veida āra aktivitātēm. Kirils paspēja mums palielīties, ka viņam kaut kad izdevās noķert zivi ar izmēru 15 cm. Labs guvums jaunajam zvejniekam. Vairāk pieredzējuši dalībnieki runā par čempionātā lielākajiem guvumiem. Piemēram, Juris Deiko pagājušajā gadā čempionātā noķēra 3 plaužas. Ir ar ko lepoties arī 16-gadīgajam Romanam Frīdmanam, kas mūsu acu priekšā izvilka vairākas mazas zivtiņas. Mēs varam pieņemt, ka zivis vienkārši negribēja nokļūt zem objektīva acs, jo tiklīdz mēs devāmies prom no šīs skaistās vietas, kā Romanam sākās lielais loms. Kā rezultātā viņš noķēra 2,5 kg zivju, kas deva jaunajam zvejniekam uzvaru čempionātā, bet īstā rota viņam lomam kļuva 1,5 kg smagais nozvejotais plaudis.